visiem. Šī ir mana darba vieta, kurā es pamatā pavadu sestdienas, svētdienas un testus. Nu, ko mēs te redzam? Vairākas visādi tik loķīšas. Šis lūd ir rokas bremzes, ko mēs zinām, kā jebkura automobīlī, vienīgais viņas stāv mazliet nedaudz savādāk. Tāpat blakus ir viens no ātrumkoķu versijām, kā saka, ar ko pārslēgties gadījumā, ja ir salūzušas šīs lāpstiņas vai mehānisms, kas viņas pārslēdz, ir salūzis. Šeit ir visādas podziņas, kas ir signāls, kas ir saucamā dzinēja jaudas starta programma un vēl šādas tādas. Nu, šeit pa vidu ir tā kā mazā lidmašīnītē, protams, kā saka, masas slēdzes, aizdedze, starta poga. Tā mēs to mašīnu dabūnam pie dzīvības, lai viņa brūktu un brauktu. Šeit ir vairākas citas pogas, kas attiecās uz transmisiju. No šī gala sākot ir pogas, kas attiecās uz pārslēgšanos. Pilnā automātika tādā, tas izpaužās tā, ka var slēgties gan ar rokām, ar lāpstiņām pie stūras, gan ar šo ātrumkloķi, neizspiežot sajūgu un tā tālāk. Tad ir starpas diferenciāla programmas divas iespējas. Viena no iespējām ir izmantot, kā saka, cieto diferenciālu, kas ir tā kā jebkurai Mitsubishi Lancer Evo līdz 7., 8., 9. modelim bez aktīvā, tas saucamā cieto diferenciālu. Ir aktīvā programma, kas ir mazliet jau tuvāk 7, 8, 9, protams, kad uzlabota. Un ielas versija, ko mēs izmantojam pārbraucienos, kad viss iespējamais ir mašīnai atslēgts, lai ripošana būtu daudz vieglāk un nebūtu patērēta tā jauda. Nākamā rinda ir pamatā paredzēta nakts braukšanai, ir visas 3 iespējamās slēdži, kas saistīti ar gaismām, miglas, augšējās, 4 lampas un tā tālāk. Principā šitām pogām mēs tikai palaižam, kā saka, braukšanu. Bet pamatlietas man ir šeit, tā ir stūra, ar ko es nodarbojos, un tur pamatā ir 2 pedāļi, tas ir gāze un bremze. Sajūgs šajā automašīnā lietots tiek tikai vienīgi no starta. Tā kā 2 pedāļi un stūra, šī ir mana darba vieta. Kāds ir pirmās sajūtas ar tik ātru auto droši vien? Sacīkšu rasē, kaut vai treniņu režīmā vēl nav nācies braukt. Jāsāk domāt, ka skolā fizikā visādas muļķības mācīja. Šeit mazliet daži likumi tiek pārkāpti. Īpaši izjūtas ir uz stāšanos. Tik ātri nestājās N-grupas mašīna. Ļoti labi. Pilnīgi savādāk turās automobils pie seguma. Jā, mēs jau 2 reizes bijām ar Mareku izbraukuši ar treniņu auto, tie ir tā parakstīties un palasīties. Tā kā Mareks apmēram noķēra to, ko vajag man. Es apmēram pastāstījis, viņš redz apmēram, ko runāju, ne, bet ko rakstu es, un kaut kādu pasniegšanas veids ir apmēram atrasts. Tā kā viss iet uz priekšu normāli, vienīgais pašam tagad izbraucām pāris reizes pa tiem ātrumposmiem un nav vēl līdz galam tās auto izjūtas tādas kārtīgas, nevar saprast to. Gribās ātrāk? Nu, liekas, ka vajadzētu ātrāk, bet, nu, nezinu. Liekas, ka vajadzētu ātrāk, ka varētu ātrāk, bet, nu, kā lai saka, visam savs laiks. Jāpabrauc, un tad jau cerams, ka būšu konkurētspējīgs. Cik kilometrus jūs šodien nobrauksiet? Šobrīd esam nobraukuši 20, kaut kādas 40 patreiz. Nu, vēl es domāju, kaut kādus līdzīgi daudz mēģināsim nobraukt. Īstenībā mazo mini rallī būsim nobraukuši. Jo, nu, diemžēl jāsaka tā, ka tās izjūtas ir braukšana sanāk, bet, nu, gribētu saprast, vai tas ātrums ir adekvāts tai izjūtai. Tas ir Mitsubishi Evo 4, bet no Evo 4 man tā, tur jau maz kas vairs ir palicis. Tā. Pat piekara vairs nav no Evo 4, tur redzēt, ka tie riteņi katru cenu grib līst ārā no ārkām un nestāv savās vietās, kur parasti priekš Evo 4 viņi stāvē. Ja viss šausmīgi mazīši, tā kā Zaporožicā. Es tādu sajūtu, ka es ārā sēžu. Pēc cipariem liekas līdzīgi kā Escort bija kādreiz, bet ja visu to kopbildi apskatās, tad tik labi jau nav, bet, nu, tad jau redzēs. Rakstīts, ka 633 ņūtoni un 356 zirgi. Tas ir labi, bet reku šitien te lielākā problēma, ka tie ņūtoni reku uzkāp un uzreiz gāžās lejā. Un nav tā kā tāds plauktiņš, pa kuru vizināties.
Pārējās sajūta vairāk tāda atgriešanās varbūt pēc ilgāka laika. Īstenībā baigi nemaz nav tā, ka baigās sajūta būt prom, varbūt vai kā. Sanāca patrenēt dažas rallijas, kolēģis no Krievijas. Līdz ar to sporta mašīnā ir sēdēts un nemaz nav tā, ka galīgi kaut kas svešs atkal un viss no jauna jāmācās. Kā vienreiz iemācījies, paldies. Es īstenībā Latgalē esmu braucis visus rallijas, kas te ir notikuši, iepriekšējos 2. Bet abas reizes ar stūrmeņiem priekš manīm nebijām sastrādājušies. Tagad ar Roni vajadzētu būt labāk. It kā. Jo ceļi sarežģīti un vajag stūrmanu labu.